Pavasara ziņas pirmā sērija. Šodien es esmu apkopojis 4 ziņas. Mēs runāsim par jaunu produktu no Tūles, Montblanc. Zini, tādu ražotāju atceries? Manuprāt, džekiem ir sācies renesanses periods, ir parādījušies jauni produkti no Montblanc, un šis tas pat ir interesants. Trešais, tiem, kas plāno ceļojumus uz Itāliju, kas plāno uz turieni doties ar savu automašīnu un ņemt līdzi ričuks un ričuks vest uz āķa. Iesaku noskatīties šodienas 3. ziņu. Un 4. ziņa – velo sezona tuvojas. MTB braucieni, kuri jau būs aprīlī. Kuri tie būs? Skaties tālāk. Tā. 15 sekundes jau pagāja. Tagad tie 15, 20, tie jūs, kas skatāties mans video, runāsim tālāk par šiem tematiem, kurus es tikko nosaucu. Sveiks, mans dārgais velo un ne tikai velo draugs. Ir atkal klāt pārdevumu otrdiena un atkal klāt es ar savām 5 eiro monētām par šodienas tematu. Pirmā ziņa, ar kur es sākšu, ir pirmais jaunais produkts no Tūles ir Tūle Urban Glide 3. Šī jau ir šo ratu 3. paudze. Man ir bijusi 1, 2. Starp 1 un 2 es tādu baigo starpību neredzēju, ja neskait bremzi un tas, ka pakaļējie rati nederēja. 1. tu nevarēji uzlikt uz 2 un uz 2 uz 1, jo 1 nebija bremzes, 2 bija diska trumuļa bremzes, nevis diska bremzes. Fundamentāli 1 no 2 no tā baigi neatšķīrās. Tad 3. tas, ko es redzu, 3. ratiem viņi uztaisījuši foršu fīču. Ja tavs sīkais ir aizmidzis, tu viņam var pacelt kājas, ir uztaisīts tāds plauktiņš. Vēl viena tāda lielākā starpība ir vīzers ir bišķi savādāks un kulbu ir arī bišķiņi uztaisīts cits dizains, sīko noslēpt no tantēm un saules gaismas. Par gaitas īpašībām un kā viņi uzvedās, es tev nemācēšu teikt, nav vēl tāda taustīta rokā, bet, zini, ir parādījušies 3. Tūles Urban Glide rati. 2. jaunais produkts no Tūles. Tūle ir palaidusi klajā jaunu produktu suņu mīļiem, tiem, kuri savu lopu grib pārvadāt iekšā bagažniekā mašīnā. Latvijā šī prasība vēl nav obligāta. Ja tu ar savu auto dodies uz acī, tad braucot pa bāni, tavam dzīvniekam ir jābūt speciālā suņu kastē, vai dzīvnieku kastē. Un Tūle ir laidusi klajā jaunu produktu, Tūle Eilax. Izklausās ļoti dīvaini, Tūle Allax. Tas ir transformējams suņu pārvadāšanas režģis, viņu var piemērot arī tavas automašīnas bagažniekam, un tam ir pieejami arī vairāk izmēri. Atkarībā no tavu suņa izmēra, tu vari arī iegādāties tam atbilstošu suņu pārvadāšanas kasti. Cena tam ir kodīga, sākot no 549 eiro. Tavu suņu drošība maksā naudu. Es gan neesmu saskāries ar to, bet pieļauju, ka Vācijā sods par suņu pārvadāšanu bez tādas varētu būt diezgan sālīts. Volvo XC īpašnieki noteikti šobrīd berzē rokas, ka ir ietaupījuši vismaz 540 eiro. Jo Volvo bagažniekam tāds režģis nāk jau no rūpnīcas. Un 3. jaunums no Tūles ir uz āķi vedam telts. Es gribēju teikt jumta telts, bet tā nav jumta telts. Tā ir telts, kura atrodas virs zemes kaut kādu centimetru 40 uz tādām kājām. Šobrīd tā telts ir redzēta tikai izstādē Diseldorfā. Nē, es viņu redzēju, bet ir redzēta. Informācija un specifikācija par šo produktu vēl nav zinām, taču man pačukstēja un kaut kur arī es lasīju, ka cenā štatos varētu būt ap $4000. Un Eiropā ir kaut kas līdzīgs tikai eiro. Vai tu tādā gribētu gulēt? Gulēt, es domāju, ka tādā ir forši. Bet jautājums, vai tu sev tādu gribētu? Raksti komentāros, gribētos redzēt, vai tu tādu gribētu, vai tu labāk gribētu gulēt teltī uz jumta. 2. lielā ziņa ir tāda, ka Montblanc piedzīvo renesansi. Šis ražotājs sāk atgriezties apritē. No produktiem, kas šķiet interesanti man, ir Tūles. Ir Montblanc Explorer sērijas jumta šķērsteņi. Tā būtu tāda kā laba alternatīva dārgajiem Tūle Swingbar Edge šķērsteņiem. Ja Tūle Swingbar Edge mums maksā 390 eiro, tad Montblanc Explorer tu var dabūt jau par 290 eiro. Ja? 100 eiro lētāk. Montblanc Explorer var arī dabūt melnā krāsā. Visi stilplēši varēs plēst pa lēto. Uz āķi liekam veloturētāji. Drīz tie būs pieejami arī pie mums. Un to cenas ir saldāks nekā Tūles budžetniekiem. Tur arī ir budžeta klases produkts, tā teikt, bet lētāks nekā Tūles.
Trešā lielā ziņa šogad ir tāda, ka tiem, kas plāno doties uz Itāliju atvaļinājumā ar velosipēdu uz āķa, būs jāpērk brīdinājuma šilts, tāds 50 x 50 cm kvadrātains šilts. Savulaik tās, un man šķiet, ka joprojām, šīs šiltas bija obligāta prasība kemperiem. Un es esmu tādas redzējis daudziem un gandrīz katram. Tagad tādu vajadzēs arī tiem, kas ved savu velosipēdu uz āķi. Itālijā ir vajadzīga viena veida tā šilta, Spānijā ir atkal cita veida šilta. Itālijā šī prasība būs obligāti sākot ar 2024. gadu. Un sods par tādu, ja tev tāda nebūs un tev Itālijā noķers karabinieri, ir līdz 345 eiro. Jā. Ceturtā ziņa. Velo sezona tuvojas, un es joprojām mīcos par kačiem. Es atapos, ka pirmie braucieni ir jau aprīļa vidū. Tā jau laikam katru gadu tas ir bijis. Vienkārši aprīlis pienāk gluži tāpat, kā mums sniegs. Negaidīt. 14. aprīlī MySport Tomas MTB brauciens, Japiņš 28. aprīlī, CS Valmiera klasika. Uz momentu, kad es filmēju šo ierakstu, šo sēriju no Vivus, viņiem tu var tikai pieteikties, un vietas neatradu, kur, un jautājums par ādažiem. Kur šogad ir ādaži? Vai būs? Ja kāds ir no ādažiem, un tam ir informācija par to, vai būs ādažu MTB brauciens, raksta komentāros, labprāt gribētu zināt. Man ādaži ir tuvāk un man ādaži labāk. Ne labāk, man ādaži patīk vienkārši tāpēc, ka viņi ir tuvāk. Varētu jau arī aizbraukt uz Tomu, bet ja var braukt līdz ādažiem un tur izgāzt savus 25 km, kāpēc nē? Pa lielām šaibām šodienai tas arī būs viss. Es pieļauju, ka pietiks. Ja tev šāds formāts šķiet interesants, tu viņu gribētu paplašinātāku, lielāku, garāku, droši rakst komentāros. Paldies par uzmanību un tiekamies kādā no nākošajiem pārdomu otrdienas segmentiem video vai rakstojot formā. Atā!